Būt par mani viegli nav, ķemēties un mazgāties. Tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skola kļūst pēc mazīt mūs, zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokas bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Māmu! Henrijs smērē manās pārslās gļotas. Nē, esi negans, Henrij. Es mīlu gļotas. Ne pie galda. Dod šurp. Es tās nesīšu uz skolu. Nē. Bet man kaut kas jānes, lai varam to aprakt. Aprakt? Jā. Mēs taisām laika kapsulu. Kas tas tāds? Nav tava darīšana, Knisli. Henrij. Laika kapsulā tiek ielikta kāda lieta. Pēc tam to aprok. Un tad tās atradēs nākotnē uzzina, kāds esi bijis. Paņem kādu citu mantiņu. Es negribu atdot neko citu. Gribu nest savas gļotas. Es paņemtu dzējoļu krājumu. Cik jauka doma, Pīter. Tu esi labs zēns. Henrij, neesi negans. Ej un saģērbies. Un Henrij, tu nenesīsi uz skolu gļotas. Atrodi savai laika kapsulai ko citu. Nē! Negantā Henrija laika kapsula. Pasteidzieties, citādi nokavēsit. Atā, zaķīt, uzvedies labi. Neiedzīgais zaķis. Uz priekšu, Henrij. Tu dodies ar mani, zaķi. Lūk, mūsu laika kapsula. Kurš pirmais ieliks tajā ko īpašu? Margaret? Futbola kurpes, jo man ļoti padodas futbols. Malacīte, Margaret. Mana lielākā enciklopēdija. Mīļākā rotaļu mašīnīte. Paldies, bērni, ļoti labi. Henrij, esmu pārliecināta, ka tu kā vienmēr aizmirsi, ko sagādāt. Nē, jaunkundz. Klusumu. Paldies, Henrij. Tas derēs. Uz priekšu. Sekojiet man, bērni. Saliedēti kopā, likumus dzirdam. Tagad un mūžīgi skola mūsu sirdīs. Nekadu ne par ko. Laika kapsula aiznesīs laikā ziņu, kā Margareta smird. Lūdzu klusumu, bērni. Izrokam bedri. Visi iekšā. Kad lietus rimsies, ierociet kasti. Tēt! Kas noticis, Henrij? Vai varu dabūt savu kabatas naudu jau tagad? Jā, pēc mirkļa. Tēt! Kas tagad noticis? Es nekur nevaru atrast zaķīti. Ko tu atkal sastrādāji, Henrij? Es? Zaķītis pazudis. Es viņu vairs nekad neredzēšu. Nāc, Pīter. Viņš noteikti ir kaut kur tepat. Iesim pameklēt. Henrij, vai tu zini, kur ir zaķītis? Tā īsti nē. Ja tu vēl jebkad vēlies saņemt kabatas naudu, ātri atnes zaķīti atpakaļ. Jāķeras pie rakšanas.
Nē! Tas prasīs veselu mūžību laika, ja vien man kāds nepalīdzēs. Kurš teica, ka šeit apraktas bagātības? To taču zina visi, vai ne, Bērt? Nezinu. Mēs būsim bagāti. Es izpirkšu visas pasaules šokolādītes. Es nopirkšu pats savu sporta zāli. Vai tu ko atradi, Bērt? Nezinu. Henry, te kaut kas ir. Es nopirkšu arī jahtu. Laika kapsula. Tajā nekā nav. Bagātību nav. Nekā. Rokam tālāk. Varu derēt, ka nekādu bagātību nemaz nav bijis. Kāpēc visas kastes ir tukšas? Nezinu. Es eju mājās. Paldies par neko, Henry. Tas visas bija tukšas. Es gribu savu zaķīti. Kur viņš varēja pazust? Varbūt viņu nolopījuši citplanētieši. Es gribu zaķīti. Henry, tev zaķītis jāatrod, vai arī man jānoskaidro, kas notika ar laika kapsulām. Izdomāju, ja man, Henrijam, ir plāns. Kādas šausmas! Ja kāds zina šos huligānus, lūdzu ziņojiet. Varu derēt, ka tie bija zēni. Jaunkundz! Henry, nē! Jaunkundz! Nepadosimies šiem huligāniem! Pareizi! Ieraksim vēl vienu kapsulu, kā pierādījumu, ka viņiem mūs neuzveikt. Lieliska ideja, Henry! Nāciet, bērni! Ko tu esi izdomājis? Ņem zelta zvaigzni, Henry. Paldies! Varbūt tā patiktu nākotnes bērniem. Cik neparasti nesautīgi, Henry. Malacis! Apraksim laika kapsulu. Tev padodas rakšana, El. Vismaz es tā domāju. Tagad gaidīsim. Rokas augšā, policija! Tu esi arestēts! Atgriezies! Kas tu esi? Oddboda jaunkundz! Henry, jūs esat laika kapsulu zagle. Nē, jā. Man kauns, bet man patīk uzglabāt suvenīrus no visiem skolas bērniem. Jūs izrakāt arī pārējās kastes? Jā, mantas saliktas manos bēniņos. Tā es jūs visus atcerēšos. Ar fotogrāfijām nepietika? Ja kāds uzzinātu par notikušo, rastos neērta situācija. Henry, vai tavi vecāki zina, ka tu tik vēlu esi laukā? Ja klusēsiet jūs, klusēšu es. Apsoli? Jā, bet man jādabū atpakaļ zaķītis. Protams. Taču tas nozīmētu, ka man nebūs pieviņa lietiņas no tevis, lai gan tu varētu būt vienīgais bērns, ko es negribētu atcerēties. Taču nespēšu aizmirst. Lai tā būtu. Zaķītis, zaķīt!
Kur tu biji? Vai tagad es varu dabūt savu kabatas naudu? Vai tu zini, kas tas ir? Manas gļotas. Jā, un skolotāja atrada tās nozieguma vietā. Tu esot organizējis skolas dārzu izpostīšanu. Nu, stādiņu pārstādīšana maksās lielu naudu, bet tas nozīmē, ka tev kabatas naudu neredzēt vēl ļoti ilgi. Nē! Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. Tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisors Toms Veismanis, lasīja Pēteris Šovalovs.